Vēl viens etaps ir beidzies, tā vietā nāks kaut kas svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, ka dzīvē izdevies ir sastapt jūs. Un mazākais, ko no sevis dot es spēju, ir sirsnība, kas pāri malām plūst. Paldies, ka esat draugi. Paldies, ka esat, jūs iedvesmas nesat daudz. Paldies, ka esat, paldies, ka esat. Paldies, ka esat jūs. Paldies, ka esat mana sirdsapziņa, mans spogulis, ka kliedējat manu pašapmānu, kad liekas, ka esmu noguris. Paldies, ka mani iedrošinat, lai labāko darbos liktu es. Par augstprātību lūdzu piedošanu, zinu, ka diez vai tālu tiktu bez jūsu atbalsta vai uzmanības, bez jūsu laika, novērtējuma un vēl bez tā, ka dalījāties savās atzinībās. Tas ļāva citiem darbiem iedvesmu man smelt. Paldies, ka esat. Paldies, ka esat draugi. Paldies, ka esat. Paldies, ka esat, jūs iedvesmas nesat daudz. Paldies, ka esat. 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 Paldies, ka esat jūs. Sociālais uzņēmums Visi var ir daudz vairāk kā tikai darba vieta, kā tikai uzņēmums. Šeit cilvēkiem ir iespēja strādāt. Šeit katrai lietai ir savs stāsts, un aiz katras lietas slēpjas savs cilvēks. Nesen man sanāca apkalpot vienu no mūsu pircējām. Viņa bija ienākusi meklēt dāvanu 90-gadīgai kundzītei. Un viņa teica, man nevajag kārtējo lietu, man vajag kaut ko īpašu. Un tā mēs kopā runājot, atradām svecīti, viņa nopirka tēju un teica, kad viņa brauc pie šīs kundzes, iedzer tēju un parunāt. Tik īpašas ir mūsu lietas. Mūsu produkti ir ar stāstu par cilvēkiem un lietas, kas liek cilvēkiem domāt un runāt. Tikai kopā ar mūsu cilvēkiem, kopā ar mūsu jauniešiem un kopā ar mūsu klientiem. Mēs esam milzīgs spēks. Un paldies par to arī biedrībai Cerības Spārni, ka tika dibināts sociālais uzņēmums Visi var.